Labrīt visiem! Šīs dienas pārdoma par augļiem. Jēzus saka, pēc viņu augļiem tev būs pazīt. Ko mēs pazīsim? Kas ir patiess, kas nav patiess? Pēc kā mēs to pazīsim? Vai pēc skaistiem vārdiem, vai pēc laba mārketinga, vai pēc augļiem? Un te es gribu pieskarties tādai tēmai, ko jau es tik pa laikam aiztieku, kas ir godīgums un atklātība. Un šī tēma ir ļoti grūta. Viņa izklausās ļoti laba, ļoti pareiza, bet viņu ir grūti praktizēt, jo bieži vien to izmanto kā tēlu, kā kaut ko, lai izskatītos labāk, lai radītu kaut kādu iespaidu par sevi. Bet godīgums un atklātība nekad nebūs populāri. Tas nekad nebūs mainstreams, tas nekad nebūs stilīgi. Īsta, godīga atklātība, patiesums vienmēr maksā cenu. Vienmēr maksā cenu. Un mums ir šī iespēja runāt par lietām, bet nedzīvot tās. Mums ir iespēja zināt par lietām, bet nepraktizēt tās. Bet īsta pazemība tikai aug un veidojas tur, kad tu sāc praktizēt to. Tāpēc, ka tu kritīsi neizbēgami, pat apņemoties dzīvot godīgu, atklātu, patiesu, caurspīdīgu dzīvi, tu kritīsi. Laika jautājums, kad. Un tas prasa pazemību pēc tam atzīt kritienus un būt godīgam un atklātam joprojām. Tas maksā cenu. Un tāpēc ik viens, kurš grib sekot Jēzum, maksās cenu. Ir jānomirst sev. Tas prasa daudz. Mēs citreiz domājam uzreiz, ko iet un ko darīt. Kādu māju celt, kādu pasauli būvēt ārpusē. Bet tu nevari ar iekšēju graustu radīt kaut ko skaistu ārpusē. Mēs varam braukt ar jaunākajiem džipiem, saģērbties labākajās drēbēs un izskatīties skaisti un perfekti no ārpuses, bet neviens cilvēks nav perfekts. Un ja vien redzētu, kas ir mūsos iekšā, visas ilūzijas sabruktu. Cilvēki negrib patiesībā godīgumu un atklātību. Lai arī saka, ka grib. Pārsvarā tas ir par tēlu. Un arī es ielieku sevi tajā visā, jo es apzinos, ka arī visi šie video un YouTube un sociālajie tīkli un viss, ko es lieku publiski, arī var būt par tēla spodrināšanu. Un man ir ļoti jāuzmanās no šīm lietām. Laiku pa laikam ir jāatzīst savas kļūdas, savas nevarēšanas, ko arī esmu centies šeit darīt, bet neapstāties. Tas nenozīmē, ka man ir jālien kaktā vai kaut kur zem gultas un tagad visu mūžu jāslēpjās. Dievs dod spēku, piedošanu, žēlastību, turpināt ceļu. Bet ir jāuzņem savi sitieni uz sevi. Un tāpēc, ja kāds grib iet godīguma atklātības ceļu un patiesi sekot Jēzum Kristum, tas prasa arī no tevis paša daudz, ļoti daudz. Tavu tēlu, tavs tēls tiks bieži vien sadragāts, jo tu atmaskosi pats savu ego, tu nemēģināsi sevi visu laiku pozicionēt kā izcilu un varenu un
skaistu un gudru, bet godīgums redz cauri. Un ja tu ļauj godīgumam sevi dziedināt, tad tur nāks ārā. Un ar to ir jārēķinās. Tas ir patiesas ceļš, nevis tikai skaista teorija, nevis tikai skaisti vārdi. Nebrīnies, ja tas, ko tu dari, nav populāri. Nebrīnies, ja tas noder 2, 3 cilvēkiem varbūt. Ja tu to izpaudi caur mākslu, caur dziesmām vai caur vienkārši kaut kādiem darbiem, video, rakstiem, stāstiem. Tam var būt ļoti maza atsaucība, lai gan tu pats ritīgi par to dedz. Tev liekas, wow, šis ir spēcīgi, šis ir vajadzīgi mums visiem. Bet reālā atsaucība var būt ļoti, ļoti niecīga. Un manuprāt, arī par Jēzu pašu runājot, iemesls, kāpēc tas ir tik populāri aizgājis, kristietība un viss pārējais, ir tāpēc, ka šī mācība tiek padarīta daudz, daudz mīkstāka, patīkamāka, solījumiem bagātāka, pazaudējot to kodolu. Un tad daudzi iemetās tajā vilcienā, nesaprotot, ko patiesībā Jēzus no mums sagaida. Mēs domājam, ka pietiek ar dziedāšanu līdz un atbalstīšanu. Atbalstam to draudzi, atbalstam to baznīcu. Atbalstam to runātāju. Klausamies šitās dziesmas. Tas ir daudz, daudz dziļāk. Šis ceļš pilnībā tevi izģērbi un tad apģērbi ar jaunām drēbēm. Un tad tu mācies staigāt šo ceļu, kur ir daudz prieka, daudz mīlestības, daudz labestības, bet arī daudz vientulības, daudz atraidījumu, daudz skumju. Bet tas ir tā vērts, ja tu ej līdz galam. Esi svētīts.